Sveika, Lote! Visi darbinieki kā kontakartiņas atrodas modulī algas darbinieku tabulā. Ja vēlies izveidot jaunu, spied plusiņu. Darbinieku kontakartiņā svarīgi ir norādīt vārdu un uzvārdu. Norādi e-pastu, ja būs nepieciešams no sistēmas izsūtīt darbiniekiem algu lapiņas. Visu pārējo informāciju kontaktinformācijas un adreses sadaļā, ja to norādīsi, tā atspoguļosies darbinieka kontaktkartiņas un darba līguma izdrukā. Darbiniekam pamatinformācijas sadaļā norādi valsti un dzimumu. Un ja no sistēmas veidosi algu maksājumu uzdevumus, tad norādi arī IBAN, jeb bankas kontu un banku. Darbinieku sadaļā norādi algas kontu, ja nepieciešams kāds cits konts, kā norādīts galvenajos iestatījumos, algu parametros un algas konts. Bet attiecīgi, ja darbiniekam ir 5, 6, 10 kā algas konts, tad šo lauku kontaktkartiņā droši vari atstāt tukšu. Norādi darbiniekam arī personas kodu ar vai bez domzīmes un darbinieka nodokļu grupu. Noklusēta sistēmā, veidojot jaunu darbinieku, ievietosies vispārējais darbinieks, ja nav izņemts ķeksīts ievietot jaunam darbiniekam. Ja darbiniekam mainās nodokļu grupa, tad pirmajā rindā ir nepieciešams norādīt līdzdatumu, bet otrajā rindā norādi jauno nodokļu grupu un nodatumu. Lai gadījumos, kad nepieciešams pārrēķināt algas, sistēma zina, kāda ir bijusi nodokļu grupa konkrētajā periodā. Ja tiks pārrakstīta pirmā rinda, tad algas pārrēķins izveidosies nekorekts, jo tiks piemērota cita nodokļu grupas likme. Ķeksīti algas lapiņas uz e-pastu var arī izmantot kā papildus filtru izsūtot algas lapiņas, gadījumos, ka tās nevajag sūtīt visiem darbiniekiem, un šo tad atzīmē tiem, kuriem būs nepieciešams izsūtīt algas lapiņas. Ja darbinieks ir nerezidents, tad atzīmē pogu nerezidents un aizpildi saistītos laukus, kuri atspoguļosies atskaitē iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārskats par fiziskās personas nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā. Savukārt radinieku sadaļā norādi apgādībā esošas personas, ieraksti to uzvārdu un vārdu, radniecību, dzimšanas datumu un no līdz datumu, jeb periodu, kura laikā šī persona ir uzskatāma kā apgādībā esoša. Dokumentu sadaļā parādīsies visi darbiniekam pievienotie dokumentu ieraksti, savukārt līgumu sadaļā visi darbinieka līgumi. Tas nozīmē, ja ar šo darbinieku tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības un pēc kāda laika atkal uzsāktas, tad šim darbiniekam būs tikai viena kontaktkartiņa, bet 2 darba līguma ieraksti. Darbinieku nodokļu atvieglojumus norāda darbinieku kontaktkartiņā vai darba līguma ierakstā zem 3 punktes nodokļu atvieglojumi. Atvieglojuma periodi sadaļā norāda, no kura datuma ir iesniegta darbinieka nodokļa grāmatiņa. Neapliekamie minimumi sadaļā atzīmē algu komponenti. Neapliekamais minimums norāda vidu prognozēto darbinieka neapliekamo minimuma vērtību un tā periodu. Savukārt papildu atvieglojumu sadaļā norāda tādus nodokļu atvieglojumus, kā atvieglojumu par invaliditāti, izvēloties konkrēto papildus atvieglojuma komponenti un norādot periodu. Un apgādībā esošo personu sadaļā parādīsies visi darbinieka kontaktkartiņā norādītie radinieki. Ja es aizmirsu uz kādu pievienot, droši var arī no šī ieraksta uzspiest plusiņu, nospiest jā un pievienot klāt darbinieka apgādībā esošo personu. Lai apskatītu visu darbinieku nodokļu atvieglojumus, dodies uz atskaitēm, nodokļu atvieglojumi, norādi periodu un citus papildus filtrus, ja tas ir nepieciešams, un atzīmē ķeksī. Atskaitē atspoguļosies visi darbinieki un to nodokļu atvieglojumu vērtības. Šos visus datus
ir iespējams importēt arī caur EDS API savienojumu.